Tā, es domāju, mēs varam sākt precīzi, pulkstens 10, kā bija ieplānots. Es ceru, mēs neatstājam nevienu virtuvē, jā, visi cilvēki ir šeit. Es saku jums labdien šai jaukajā dienā saulainā. Saulīte mums šodien uzsmaidīja. Runāsim šodien par tēmu, kura ir aktuālā, kur un kā iegūt kvalitatīvus datus lēmumu pieņemšanai. Mēs zinām, ka dati ir vajadzīgi lēmumu pieņemšanai, bet kur viņus dabūt? Ja? Bieži vien, kad mēs sākam praktiski darīt, mēs saskaramies ar šo jautājumu. Mēs šodien jums sagatavojam gan stāstu par to, kā to darīt, piemērus sagatavojam, arī būs dzīvie piemēri. Šodien arī uzstāsies statistikas pārvaldes direktora vietniecē un uzstāsies Rīgas nama pārvaldnieka IT un attīstības vadītājs ar dzīvu piemēru. Un tad sākam. Kādiem lēmumiem ir nepieciešami dati? Ievadam es gribu parādīt šo citātu. Domāju, vairāki no jums šo cilvēku pazīst. Ir Edvards Demings, kurš ir pirmo reizi ieviesis, tā zinātniski ieviesis lēmumu pieņemšanu balstoties uz datiem. Un viņa slavenā frāze, kuru jūs arī droši vien pazīstat, ir, ka bez datiem jūs esat tikai vēl viena persona ar viedokli. Un es gribu, varbūt sākumā, pirms mēs ejam par pašu šo tēmu runāt, es gribu šodien uzaicināt uz skatuves mūsu uzņēmuma īpašnieku, Emergent īpašnieku. Mūsu galvenais birojs atrodas Londonā, headquarter. Un šodien Aleks Adamopoulos viesojas Rīgā, Rīgas biroja. Es gribu varbūt lūgt viņu pateikt dažus vārdus, tāpēc, ka Aleks ir inovators tādā ziņā, ka viņš rūpējas ne tikai par tehnoloģiem, bet arī par to, lai uzņēmums iegūtu vērtību gan no savām komandām. And I would invite then Alex to the stage for to make a speech to our guests. Please, Alex. Good morning. So Victor's and Aldous asked if I could say hello to all of you, so hello. And thank you for making time to come. I know we do these very often and we're very grateful that people come out and we get to share ideas, insights with you. We hear from real clients. We share feedback from some of our own experts, so this is always a good opportunity. Victor's and I were talking about Demings and also the importance of data. I think most of you know Emergent because of our product and data engineering experience, but maybe you don't know that as a company for the last 16 years, we've also been working with global businesses to help them actually fix or help them transform their end-to-end operating models. This is actually the original history and heritage of the company. We do a lot in the whole product management, portfolio management space. We teach people new skills in these areas because we love learning, we love educating. But the importance of data is so interesting right now because this AI has become a terrible buzzword, yes? Everyone's talking about this phrase as if everyone's an expert. The reality is there's so many variations that we have to consider when it comes to data. He mentioned Demings, but I actually want to mention Peter Drucker. If anyone here remembers Peter Drucker, you might know that he was also a very interesting management leader. And one of his most famous quotes that most people recognize is he said that culture eats strategy for breakfast. You've heard this probably 100 times. But the other thing that he said around the same quote is that culture is influenced by the way you make decisions. So your decision-making process in a company significantly impacts the way your culture develops. But then what impacts your decision-making ability? Data. And data is the ultimate influencer in our ability to make good decisions as a business. It's all about the quality, it's how we use it, it's how we interpret it. This is why right now, anyone who uses any kind of Gen AI product, ChatGPT, Gemini, Grok, pick your favorite ice cream. The reality is, we all know there are many errors. It's not 100% accurate. This is because the data isn't accurate. So we know this.
So as you listen to the feedback today, I think you'll hear some great insights from our team and our clients that are contributing. But I just wanted to say thank you for joining us, and I hope you have a great day. Thank you. Okay. Thank you, Alex. Tad turpinot, es gribu varbūt ilustrēt vienu piemēru, un es gribu teikt, ka mēs visi gribam būt veiksmīgi pirmām kārtām. Jā, lai ko mēs darītu, lai kādā lomā mēs būtu uzņēmumi, mēs gribam būt veiksmīgi. Mēs negribam kļūdīties, mēs gribam visu izdarīt pareizi. Tāpēc mēs iepirkumos cenšamies specifikācijai paredzēt pēc iespējas visu labāk, detalizētāk, sīkāk, un neviens negrib kļūdīties. Bet ko mums ilustrē šis piemērs? Jūs pazīstat Ernestu Gulbi un noteikti pazīstat Novaku Džokoviču. Šīs ir numur 1, šis ir numur 893 kopējā reitingā. Viņus atšķir tikai pareizo lēmumu skaits. Un Džokovičam viņš nav ideāls, viņš arī kļūdās. Bet viņam tikai pa kaut kādu procentiņu lēmumu skaits ir lielāks, un viņš ir numur 1. Ja? Tā kā es gribu varbūt iedrošināt, un mēs šodien runāsim par metodēm, kā arī ar kļūdām mēs varam iegūt vērtību mūsu biznesam. Šī ir tā atšķirība. Es gribu minēt vienu piemēru. Spotify mani šis piemērs uzrunā ar to, ka vērojot, kā šis uzņēmums aug, mēs redzam, ka viņš ir sasniedzis 2004. gadā 16 miljārdu, gandrīz 17 miljārdu dolāru ieņēmumu apgrozījumu. Un šis ir precīzi cipars, kāds ir Latvijas valsts budžets. Visi Latvijas budžeta tēriņi. Iedomājamies. Viens Spotify un Latvijas budžets. Ja? Kā viņi to panāca? Es gribu šo piemēru uzsvert. Iedomājamies, jūs esat tas vadītājs, kas vada neobligāti. Jūs varbūt vadat, valsts zemes dienestā kaut kādu nodaļu vai varbūt kaut kādu savu uzņēmumu vai esat atbildīgi par kaut kādu jomu. Un jums ir virkne kaut kādu pakalpojumu, varbūt digitālie pakalpojumi, varbūt citi pakalpojumi, varbūt servisi jūsu klienti, ko jūs sniedzat. Un jums jāpieņem lēmumu, ko darīt tālāk. Jums šobrīd apgrozījums tikai 1 miljārds, bet jūs gribat 14. Kā pieņemt lēmumu? Protams, mēs ievācam datus par peļņas zaudējumi vai budžeta izpildē, kaut kādi klienta apmierinātības radītāji, kaut kādi dati mums ir, ko ar viņam darīt tālāk. Rodās jautājumi diskusijas. Varbūt atjaunosim dizaina pakalpojumu, varbūt integrēsim ar sociālajiem tīkliem, varbūt personalizēsim piedāvājumu klientiem, varbūt jaunu vispār pakalpojumu izgudrosim, varbūt kaut ko izslēgsim, lai ietaupītu naudu. Ko mēs darām? Kā katrs mūsu lēmums ietekmēs mūsu KPI pēc tam? Vai mēs būsim veiksmīgi rezultāti? Ko darīs Spotify? Droši vien vairāk jums patiesībā zina. Viņi visus šos pieņemumus veicā, izvēlējās tos, kuriem viņi vislabāk tic, un veica eksperimentus, mazus pilotu projektus. Mazus pilotu projekts. Viņi joprojām ieguldīja kaut kādas līdzekļus, bet ierobežots. Viņi iesaistīja kaut kādu auditoriju, bet ierobežot. Viņi iesaistīja savus cilvēkus, bet ierobežotā veidā. Un tad viņi ieguva tai hipotēzei, tam viedoklim, par ko Demings runāja, ieguva pirmos datus. Kādi ir tie faktiskie rezultāti, ja mēs pamainīsim krāsu, vai ja mēs sāksim personalizēt, vai vēl kaut ko darīt. Un tad lēmumi kļūst diezgan acīm redzami. Mēs varam atkarībā no mūsu strateģiskiem mērķiem izvēlēties tās prioritātes, kuras mums dod labāko rezultātu, izslēgt to, kas mums nedod rezultātu. Un tādā veidā Spotify ir atbrīvojis no virkni pakalpojumus. Viņam kādreiz eksistēja pakalpojumi, kuri vairs neeksistē. Jā, līdzīgi arī pie mums mēs varam padomāt, ko mēs darām un ko mēs varētu nedarīt, lai ietaupītu resursus. Un otrādi, kas ir prioritāte numur 1, 2, 3. Tā kā visu mūsu backlogu saliekam rindā. Un rezultātu tiešām pārsteidzoši. Tā kā šodien mēs runāsim par to, kā var palīdzēt kvalitatīvi dati, kādi ir instrumenti, lai viņus iegūtu, un kā jūs varat skatīties savu uzņēmumu caur datu prizmu un būt veiksmīgāki. Tālāk es aicinu uz skatuves Aigaru Mačiņu, mūsu risinājumu arhitektūras nodaļas vadītāju. Aigaru, lūdzu.